Es lepojos ar to, ka mūsu pašpārvaldē biedri, pie kā es arī ļoti strādāju. Mans viens mērķis bija tāds, lai pašpārvalde ir tā vieta, kur cilvēki var atnākt un viņiem problēmas tikt risinātas. Mēs pie tā strādājam, bet daļai šitas ir noticis. Un lepojos ar to, cik mēs kā organizācijā esam auguši, pateicoties pieredzē, ko esam guvuši no citām pašpārvaldēm un vispār, cik daudz mēs varam izdarīt, ka mēs kopā kaut ko gribam sasniegt. Ir bijis tāds liels kāpiens uz augšu, un man liekas, ka mēs paši arī savās acīs esam augstāki, mēs paši vairāk vērtējam sevi, un es ceru, ka tas tā arī būs. Un mēs ejam uz sakārtotību lielāku noteikti. Manis to mazo mērķīšu izvirzīšana un sasniegšana, kas ir dažādu studentu pasākumu taisīšana, dzimšanas diena, domas sēdes uzņemšana un valdes sēdes un kopsapulces, tā visa ieviešana prasīja ļoti, ļoti daudz laika resursu un ideju. Un tā. Savā darbības laikā es pēstu un lepojos ar savu izaugsmi, lepojos ar savu tādu sevis izveidotu to tēlu, ko es esmu radījis, ko es arī apzināti esmu radījis un ko es arī zināju, kāds es gribu būt, lai kā cilvēki mani redzētu un kā viņi mani uzrunātu un kā viņi par mani izturētos, to es, man liekas, ka perfekti izdarīju to, ko es gribēju. Es lepojos ar sevi, ar valdi un ar Latviju. Es lepojos ar to, ka mums ir daudz biedru, ka mēs beidzot varam darboties kā īsta lielā pašpārvalde. Tad es lepojos ar to, ka mums ir labas attiecības ar vadību, ka mēs varam viņus pasveicināt un pateikt, ka visi ir forši un ka viņi ir ieinteresēti, ka mēs kaut ko darām un spējam kaut ko izdarīt. Un jā, trešā lieta, kas varbūt tāda man pašai personīgāka, tas, ka tāda uzdrīkstēšanās kaut ko iet darīt un pateikt. Es teikšu, ka man laikam ir paticis pats process visvairāk. Un tad, kad pasākums ir beidzies, kad viss ir beidzies, visi nomaksāti rēķini, visi ir laimīgi, visi feedback ir aizsūtīti, tad es ļoti priecājos, kad skatos bildes. Pozitīvākais, man liekas, ir Arhikavs, ko es organizēju arī. Un es redzu to izaugsmu, es redzu to atdevi, es redzu to pozitīvismu, kas tā kā aug un kā cilvēki pavalkās kaut ko tādu. Tas ir tāds, ko man labas asociācijas ir tieši ar Arhikavs. Es pēc Ziemassvētku, ko es uzorganizēju kopā ar Agnesi. Tas bija tas posms pašpārvaldē, kad tas ir pats sākums, ka tu dari visu, tev viss liekas citīgi forši un tev arī atļauj darīt visu. Un tu arī nebaidies kļūdīties, jo tu nezini, kā ir pareizi. Plašākie pasākumi īstenībā ir tie, kas neskaitās kā pasākumi, tie ir tie, par kuriem daudz nerunā. Neoficiālie pasākumi, pasēdēšanas un tie brīži, kad tu vienkārši vari parunāt ar cilvēkiem un saproti, ka viņi ir cilvēki, un tad tev negribas nedusmoties, ne par kaut ko satraukties, jo tu saproti, ka viss ir kārtībā, un jūs galu galā pavisam dziļi iekšā jūs vienmēr viens otru atbalstat, jo izrādās, ka jūs vieno viens un tas pats mērķis, kas ir būt pašpārvaldē un darboties, un skatīties, kā priecājās arī citi par paveikto. Piedalīties pašā pasākumā? Visi ir forši pasākumi, bet laikam Ziemassvētku balle tas ir tāds lielākais un plašākais vienmēr. Mani iepriecina redzēt cilvēkus, kas dara to, kas viņiem patīk, un man iepriecina redzēt izaugsmi un motivāciju darboties. Mana motivācija ir citu cilvēku motivācija. Ja viņi grib, tad es arī gribu. Man patīk iesaistīties projektos, kur cilvēki grib strādāt. Un, jā, man patīk motivācija. Motivācija bija tā kā izbaudīt visu to un no sākuma, tā kā, ja mēs runājam tieši par pašpārvaldi, tā kā gan būt kā biedram no sākuma, tas ir kāda pakļautībā un tā kā tu izaudz un tas ir vadītājs. Un, jā, motivācija bija tā kā augt. Kad laiciņi padzīvoja Anglijā, tie bija 3 gadi un mēģināju aktīvi iesaistīties kaut kur citur, meklēju iespējas. Un, kā saka, par mani neviens nerūpējās. Un atgriežoties Latvijā, sākot studēt, es sapratu, ka pārzemju studentiem šeit Latvijā arī neviens nerūpējas. Un tāpēc tā bija man iespēja nedaudz parūpēties par viņiem šeit. Motivācija sākt darboties sākumā jau bija vienkārši tas, ka tu atnāc uz lekcijām, tu tur atsēdi, tu ej prom, tu atkal nāc un tā rutīna iestājas, gribējās kaut ko vairāk, kaut ko sākt darīt, kaut ko, nezinu, sev pierādīt kaut kādās citās sfērās.
Un pēc tam jau motivācija bija cilvēki, visādi pasākumi, jaukie mirkļi, kuru dēļ vērts ir kaut ko darīt. Un pēc tam jau tas paliek par pienākumu kaut kādā ziņā, bet jā, sākotnējā motivācija noteikti ir gribēt darīt vairāk. Nevajag uzkraut visu sev, vajag spēt deleģēt arī darbus. Dažreiz citi no malas var paskatīties uz kaut kādiem darbiem mazliet citādi un to pat izdarīt labāk. Tā kā nevajag sagrābties visu, bet vajag mācīt citiem iemācīt un ļaut viņiem darīt. Es atceros, ka mēs kādreiz sākām svaigie gurķi, es spēju, tad visi nāca simtprocentīgi katru dienu. Vispār pašpārliecināti un tur centīgi un gribēja sasniegt un taisīt un darīt lietas. Un es vienkārši noplūku, ka cilvēki izdeg. Tā kā es domāju, ka nevajag pārdegt, vajag sabalansēt, vajag darīt to, kas tev jādara, nevajag līst, kur nevajag līst. Nevajag uzņemties pa daudz. Ja tās ir pārāk atbildīgas lietas, tad mums ir daudz naudas. Un dažreiz vajag sarunāt kaut ko ar kādu un iespējams tad sarunāt arī to nedaudzāko naudiņu arī sev. Pašpārvaldē tiešām nevajag ņemt personīgi lietas. Tiešām nevajag iespringt uz sīkumiem, ko ļoti grūti izdarīt. Bet, jā, nevajag iespringt, vajag mēģināt visu uztvert vieglāk. Tas ir tas, ko es sev mēģinu ieskaidrot katru mīļu dienu. Ko čist nevajag darīt? Nu, čist nevajag nedarīt neko. Atlaides ir diezgan tāda liela sastāvdaļa no pašpārvaldes manā uztverē, jo tu jūti, tu atdevi, ka tev beidzot novērtē, ka tev tas darbs nav bijis velti. Bet, protams, tam ir jābūt darbam. Uz vārda darbs ir uzsvars, ka tev ir jādara. Un tad tu tikai tiksi pamanīts un tev novērtēs. Tā kā jākrāj tie pluspunkti, jākrāj tās palīdzības, jākrāj tie veidotie projekti, jākrāj tas, kur gribētu teikt palīdzībām, ka tu palīdz kādā projektā. Un viņš tev novērtē, pēc viņš pasaka par tev labu vārdu. Man skatlaid vajadzētu uzsvert tā, ka visi pārējie piešķir tev atlaidi par to, kā viņiem liekas, cik tas daudz darīs. Cik tas ir objektīvi, neobjektīvi, tas ir atkarīgs no katra paša, bet atlaides ir nice. Linda atrast pirmā uguni. Ja viņi skrien un meklē kaut ko, viņi nevar nosēdēt uz vienas vietas. Bet ja nedēļas laikā viņi neatrast, viņi sēdēt un raudāt. Atis, tāpēc, ka viņš ir tāds, kā, jā, forši, daram tā, jāiet pēc malkas, vai arī kaut kas jādara, jo viņš visu laiku tā kā kaut kādas sarijas driģens vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš vienmēr ir tā kā, viņam ir akšens vienmēr, un tāpēc, es domāju, viņš būtu pirmais tāds. Es pat zinu, kā katrs valdes loceklis varētu norēģēt uz šito, bet tas būtu, piemēram, Miks tāds, labi, kaut kas jādara. Tad Toms apstāties, viņš tāds, nezinu, ķipa vai arī, šeidī. Viņš pateikt, un tad Agnes ar savu to, atkal sasaucās ar to tur, un tad Agnes ir tāda, labi, tā kā nekas jau nav noticis. Un tad Ines tāda, labi, daram. Un tad mēs abi sasām ar tāds, labi, daram. Tas būtu tāds, jā. Atis Sīlis pirmais atrast uguni, tāpēc, ka viņš tāds vienkārši ir. Tas ir Atis, viņš atradīs pirmais uguni, viņš reiz izdomās, kur jāiet, kas jādara. Sākumā pirmais sāktu meklēt uguni Toms, man liekas, viņš tā kā sāks uzreiz rīkoties, bet tad viss būtu riktīgi triki un šeidi, un tad iesaistītos vispārējo, mēs kopīgi atrast uguni. Es domāju, ka kaut kāds Atis gan jau, ka iet skriet un meklēt uzreiz, kas notiek, kur kaut ko meklēt, kaut kādas pavadienas, kaut kādas kastes, kaut kādas, nezinu, nažus un dakšiņas, kas varbūt tur smiltīs ir apraktas, nezinu, Toms kaut ko klaigā tā kā. Noteikti tā būtu kaut kāda Ines, kas no klusībā kaut kur vienkārši random atnāk un viņai ir rokās. Nezinu, tur uz akmeņa stāvēja, paņēma, lūdzu, easy, ko jūs tev capaties? Kad cilvēki domā, kad es saprotu, bet īstenībā es tieši tikpat nezinu. Un tad es ātri apgūstu to lietu, un tad ir tas, tā, tad tur ir jādara tā un tā. Tādi aplausieni varbūt tieši ar vadību, ka tu 4 reizes nes vienu to pašu papīrīti. Tad, kad es no Atis saņēmu īziņu, ka man nevajadzēja saņemt. Mēs komunicējām ar Lindu, un tad aizsūtīju, ejiet projām no kabineta, dodāties autobusā, es netīšām aizsūtīju Lindai īziņu, kaut ko vajadzēja sūtīt savai draudzenei, tad es tur nosūtīju tur bučus, jā, un tad sanāca tāds neveiklais. Tas ir triki šeidī,
Tu varēji man pateikt, Šeidī, trikī, nu ķipa. Sketči. Legit. Visi ir triki un šeidī un dažreiz arī legit. Jā, labi, redzēs, varbūt, nu jāskatās. Es nezinu. Jā, varbūt, nezinu, jā. Nopietni vai tiešām? Viņi izslēgs mējās. viss ir labi. Nu, labi, jā, labi. Man šodien viss tik forši, produktīva diena, viss iznāca labi. Nu, davai, tad daram. Ritīgi forši, maličs, jā, turpinam, un tad viņš iziet pa durvīm ārā. Māčī, aiziet! Un tas pats par tām durvju aiztaisīšanu. Daudz naudas, daudzāk naudas. Daudz naudas. Jā, forši, bet zini kā? Tā, tagad ejam atpakaļ pie lietas. Labi. Valde, atgriežamies pie jautājuma. Pie dienas kārtības, vot šādi. Ļaujiet man padomāt. Gadies, man viss ir tik daudz, es esmu tik nogurus, un es nevaru šodien. Nu jā, nu kaut kā tā. Noteikti jāpaziņo par to ir sociālajos tīklos obligāti Facebookā, jāieliek, jā, un jāparāda, cik tas ir nereāli krūti, tā kā, ka tu esi ticis tajā foršajā valdē, kur tik nereāli tikt, un lai arī sabi šēro un visi beig forši. Nosvin un pasaka paldies vecajai valdei. Iet nosvinēt to, jā. Man liekas, ka vienkārši vajag no sākuma ķerties klāt pie tām lietām, ko tu esi apsolījis darīt un par ko tas tika ievēlēts. Nevajag nekur izplūst nekādos baigos sīkumos, tā kā dari to, ko tu gribi darīt un to, ko tu gribēji darīt jau pirms tu tiki amatā. Vai jūs jau esat izdomājuši, kur un kā jūs rīkosiet neformālo pasākumu? Tas ir ļoti svarīgi. Kas mainīsies? Vai tu esi gatavs?